Mille miglia. Bez je. Without je. No L uz E pāri. Mille miglia. Yeah, you are Italian. Mille Miglia 2024 è ufficialmente aperta. Sveiciens ātruma ciltī. LMT viedokļā šodien mēs ieradušies Itālijā uz pašu tuvāko pasākumu, kur cilvēki ar gandrīz 100 gadus vecām mašīnām brauc pāris tūkstoši kilometru pilnā gāzē. Edgar, tev ir kaut kāds priekšstats par šo pasākumu vairāk nekā es tikko izstāstīju? Nē, tik daudz, ka ir dārgas mašīnas, tik daudz, ka visi kaut kur gāž, kaut ko izrādās. Nu, piemēram, Latvijā, ja mēs skatāmies, tad tās mašīnas, visas, kas ir tās senās, vecās, viņas tur sapucētas stāv garāžā. Un izbrauc pa vasaru kaut kāds 20 km līdz Sigultai. Es nezinu, bet šito es nesaprotu. Viņi vienkārši lauž, viņiem vien augtās mašīnas, kas viņiem. Es domāju, ka tu vienā tādā dzīves brīdī, vai nu tev ģimenē ļoti veca nauda jau paaudzēs, vai tu esi dzīvē ļoti gūs kaut kādas sekmes, tev vienā brīdī ienāk prātā, kāpēc ne piegādājies, kad mašīnas maksā, nezinu, tur 1 miljonu vai 3 miljonus vai varbūt pat dārgāk, un domā, ka dzīve tikai viena, kam tu viņu glabās to mašīnu. Un tu vienkārši piesakies šajā pasākumā un dod virsū, jo es šeit biju pirms iepriekšējā gadsimtā, es te biju, un arī tad cilvēki ar tikpat tobrīd vecā mašīnā vienkārši gāz pilnā gāzē. Viens Ferrari apgāzās, iekrita kaut kādā aizā. Viens kaut kur Florencē vienkārši vakarā piekusis iemauca spārnu tajā pils arkā un nodauzīja visu nost. Viņi brauc pa īstam, viņiem vispār tā kā nav žēl. Un kas pats jūtīgākais, ka viņiem arī, piemēram, pēc kaut kā 27. gada Bugatti klubā stāv liekas bremžu uzlikas. Ja beidzās viņi uzliek jaunas, mehāniķi riņķī danco un brauc. Tad mēs redzēsim pie 400 mašīnām, kuras brauks pilnā gāzē un kuras vispār neviens nežēlo un nedomā, ka 2,5 tūkstoši nobrauc kilometru kaut kādai mašīnai skādē. Jo man šķiet, tur ir tāds materiālais saprašanas veids ir par to, ka ja tā mašīna ir bijusi šajā pasākumā un vēlreiz viņu veikusi, viņai tikai cena pieaug. Tas nekas, ka viņa mazliet saskrāpējās un nodeva. Tagad man ir jautājums, mēs tagad brauksim tajā pasākumā? Mēs esam dabūjuši akreditāciju, mums ir karte, ar kuru mēs varam vienkārši gāzēt līdz. Ko es par saprotu no papīra kartēm? Es domāju, salīdzinājumā tevi, es saprotu, es neko. Tas ir Gardas ezers. Tā ir Itālija. Ziemeļrustopus. Tas ir skaidrs. Te ir Bergamo, tā mēs brauksim riņķī. Te ir Breša, te ir starts finišs kopš 1927. gada. Es jau apmaldījos pagad. Sākumā te bija bišķi vienkāršāk. No Brešas. Līdz Monzai dzirdēs. Vercelli, Torino, tātad no Turīnas braucam. Tā ir pirmā diena. Tā ir tikai pirmā diena. Un tātad 5 dienās jānavas 2200 km, kas ir tā, 500-600 dienās. Ja skatās tāds uz Itālijas kartes pēc šitā visu, ko es patreizajā brīdī redzu, tāds pazīstamos, tāds Breša, tā vēl. Turīna skaidrs, tur bija kaut kādas olimpiskās spēles, tur bija, tad ir kaut kāda Roma, jā. Solomeo, Prato, Boloņas es redzējis, jā. Un Breša atpakaļ. Okay. Tieši ko mēs ar šo gribam panākt? Tas ir tik šiki, un šikumam ir zināma saistība ar bezjēdzību. Tātad mēs esam pilnīgi bezjēdzīgi šiki čaļi. Jā, mēs esam bezjēdzīgi šiki čaļi, jo jebkura glāzne ir dārgāk par tapeti. Un viņi arī nesilda sienu un vienkārši labāk izstāst no šiki. Jo dārgāk glāzne, jo šikāk. Mēs sadārši pastīties tādā antīko automobīļu pasaulē, tādu šikāko pasākumu šī globusu nekā dullāka ar vecām mašīnām nav. Mille Miglia ir pats elitārākais un snobiskākais pasākums pasaulē ar vecām mašīnām. Tas, ka jums varbūt kāds sens auto un nenozīmē, ka jūs varat startēt šajā rallijā. Te var startēt tikai tās mašīnas, kas no 1927. līdz 1957. gadam piedalījušās šajā oriģinālajā rallijā. Jūsu automobīls šajā sarakstā nav, jūs te netiekat. Tad tikai tās mašīnas, kuras vēsturiski piedalījušās tajā brīdī, kad te viss brauc maksimāli ātrumā pedāla grīdā, tikai tie šeit tiek klāt. Un tādu mašīnu ir sasodīti maz. Tad tās ir beigušās. Ja jūs mašīnu ražot 58. gadā vai jaunāk, aizmirstiet, jūs nekad nebrauksiet Mille Miglia rallijā. That's the only the one car in the world? Yes. Really? Yes. It is the only the one? Yes. The fantastic thing about this car is that it was just after the war and they were just starting to think about aerodynamics and they hired an aircraft engineer to design the car.
amazing is that? It is amazing, yeah. But if you look on the internet, you can find pictures of the first carrosserie. It looks like a brilliant Thunderbird's car, like a space car. It is. So it's a perfect time capsule from the 60s. From the 60s? 50 to 60. Okay. And we did it last year for the first time, and this year for the second time, and it's crazy again. It's crazy fun. again. Yeah, it's fun. Really tired. We're driving like 15 hours a day, and then I can imagine. we have to eat, have to get dinner, and then go to bed at 1 o'clock, get up at 6 o'clock. But someone makes some technical issues or some checks? Well, just some This checks. guy. He's the technical guy. He's the technical guy. He did the engine and. Okay. How many hours you sleep for one day? I mean, like for 24 hours. Yeah. So this day, tonight, I slept like 3 hours, and day before, I think a little less than 3 hours. Okay. So like 6 hours of sleep and 48 hours of. This smell which has come outside from the car. Yeah. You know, we are just staying in this previous village. Yeah. And after some 1 hour when I was there, Yeah, it's unbelievable. Yeah. It is. Yeah. But the cars are also running a little rich, and that's what you smell also. So yeah. Edgar, klausies, tu saskaitīji kārtīgi? 165. Nopietni! Tas ir vēl viens ar nulli dērots. Mēs esam redzējuši vairākus 100 Ferrari. Jā. Galīgi bezjāgi attēdušies. Mēs zini, kā ir tā, ka tagad tu teici, ka tagad tu ies vecrīgā un ieraudzīs Ferrari, tu zini vairāk neskatīsies, taču ne. Tas tā kā ginekologs negrib skatīties pornofilms. Mēs runājam, neklanies. Klausies, ko mēs gaidām tagad? Es nezinu, tu jau man te atveidi, kā es varu zināt, ko mēs gaidām. Nu kā, tagad jābūt kaut kas skaists. Man solīja, ka būs kaut kas beigas skaistai. Mēs esam tik smukā vietā, tur ir tas ļoti skaists ezers. Un šeit tiem krūmiem ir baigais ezers. Mašīna. Nu beidzot. Beidzot kaut kas brauc. Kāpēc viņi bez uguņiem brauc? Viņiem drīkst. Viņi drīkst arī mums vispār bez jebkā braukt. Šis ir baigais. Trešais numurs, tas bija par smuku. Šitie ir riktīgi veci. O, viņš mūs pamāja, iedomājies? Vajadzēs vakarā satikt viņu Romā, mums pamāja armā. Romā būs diezgan grūti viņu satikt, bet tā kā mēs bijām... Atceries, 7. numurs. 7. numurs, tad viņam uzreiz saka, atceries, tu esi tas čels, kas mums pamāja. Ko tu gribēji teikt? Ko tu gribēji? Mēs beidzot esam sagaidījuši kaut ko glītāk par Ferrari. Tad pabrauc garām 164 Ferrari, kā tu teici, ja? Mēs tu nemāk skaitīt, bet tu māk rēķināt. Tu saki Fiat, es saku Bugatti, ja tas zilais. Kas ir tā džipa? Nē, es tā džipa. Es domāju, tu pirmo runāju. Nē, es tu veco runu, tie man neinteresē. Range? Jāskatās papīros. Porsche var pazīt. Mercedes var pazīt, BMW var pazīt. Kas tur vēl bija? Jā, BMW te tikai 328, nav grūti saprast. Viens modelis tu tikai prāt. Ir atpazīt, tā purna. Nu, jā. Tagad offices. Kam tas interesē? Es viņu nerādīšu. Tad jau kamera jāgriež otrā. Slinkums. Tagad es pagriezīšu kameru otrā. Redz, Bugatti, cilāk. Pakaļ. 3. Jā, 9. un 13. Tad ir taisn uzlīmēs ar 13 numuru. Nu, ja tev būtu 13, tas pār baidītu viņu uzlīmēt. Tad mēs viņš šodien nobraukuši kaut kāds 400 kilometrus, ne? Un viņiem vēl 2 dienas jābrauc. Kopā 2200 štāte. Es tas zilais arī nodēti Bugatti. Redz, Lāsties, kulā! Šis nav kruši kaut klausīt. Savādi! Šitie vecie! Lāsties, driftiņā! Neņēma vispār! Šitas vienkārši driftiņā. Šitas nevar pamāt jumtu saplēsīt. Abi lanči! Kas pa bagažnieku? Kā nevienam? Šis izskatījās pēc kā ļaunā tēla no kāds multfilms. Jā, bet tev ir 3 bērni, es sasties viss multfilms. Es esmu viss. Fuj, cik nesmuks tās mūsdienu mašīnas, tik gārlaicīgi. Diezko interesants tas nav. Ja tu pat tādu gabalkam ieraugi to veco mašīnu, tu vari atšķirt lančiņu. Tagad skaties pirmo formulu, neredz krāsnis, viss vienāds tā. Jums arī sagribējās tikt tajā Ferrari braucienā. Būtībā nav grūti, vienīgais, ko tev vajag, nopēc Ferrari un piesakies. Dalības maksa ir 2 cilvēkiem 15 000 eiro, par to pienākās abiem 2 uz 4 naktīm, 4 zvaigžņu viesnīca, 4 brokas, 4 vakariņas, iespēja tikt arī pie tām pārējām retro mašīnām un nobraukt 2200 km pa to pašu trasu, kur rodas tās sanās mīļa mašīnas. Es domāju, ka normāls pasākums ceļiem, kuriem ir Ferrari, paskatīties, ka ir vēl tāda paša kā viņi. Normāla tāda terapija.
So, Mr. O'Brien, that's your surnames. The sound like a real American guy. That's correct. Yeah. You are from America. Yeah. So my son and I are both from America. Yeah. First, the Italian people are amazing. It is. The scenery is spectacular. The roads are great. I think there's no other place in the country or in the world that you can drive on spectacular roads, meet great people, and you see all the cars. Yeah, for sure. Yeah, it's like a dream come true. How was the trip? No accidents. We lost a fuel pump yesterday, so it set us back a little bit, but the team got the car back and running in short order, and so we made up some good time. And our goal was we finished 244th last year, and so we're trying to get as close to 200 this year as possible. It means that's why you have 225? Right, that's the goal. That's really? the goal. That is the close, which can you able to reach it? We want to get better than that. Okay. So. Oh, you're from USA, really? California. Yeah. Newport Beach, specifically. Okay. How was the feeling? Tiring. Oh, really? But Come on. It's great. It's exciting. It's awesome. It's great. It's awesome to see everyone, and it's just an amazing experience. It's more of a race of endurance than speed, really. Okay. So, but that's your first participation in third. Oh, really? You're so young. 22, 23, and 24. Jaguar, 24. With the different cars as well. Cars, yeah. So actually, this year, first year I did it, I was 17. So I couldn't drive. That's what I say. You're really young. Yeah. So the police told me at the start, you cannot drive. And I said, okay. And then next day I drove. Don't tell them that. Don't tell them that. First year, we didn't know what was going on. No time trials. I don't know. Second year, we competed, but we missed the start by 4 minutes, and it totally screwed us. And this year, we tried to compete. We kind of messed up a little bit, so now we're just having fun. Iedomājieties, pēc 3 gadiem būs 100 gadi, kopš cilvēki Itālijā stāv šitā ceļa malā un skatās uz sporta mašīnām. 1927. gadā tas sākās un tradīcija turpinās joprojām. Tā kā gribat sataisīties uz 100 gadi, mierīgi vēl varat paspēt. Like a pit stop, so... Yeah, I understood it's a pit stop, but you're a pit stop for all cars. No, only for the team. Cars in the team? How many? I think 35, right? 35. 37. Oh, 37 now. Yeah, 37. Yeah. 37. Yeah. 37 cars in the team, and what we do is all cars come in here, and we do a little check. Okay. And ask the drivers if there's something weird. Okay. And based on that, we do something about it, or we just say it's good to go and let's drive. Yeah. How it's happened? It was this old man in his old car saying that he just changed line without and jumped into me, and then he did like this. I'm in the border of millimeter. I said, so I don't care. I said, maybe you should learn how to drive. Yeah, that's before you go into the board. Yeah, that's true. Yeah. People get tired. Yeah, for sure. It's Porsche? Yeah, it's a Porsche, a 1955 Porsche Speedster. Okay. Yes, it's the perfect car for this event. It's small, it's light, and it's fast. It's not too hot without the roof, and in the evening it's not too cold. Yeah, we always drive open. If it rains... If it rains as well? Yes, of course. It's me like in the first day you was totally well, a little bit. But when you keep on driving, you will keep dry because all the water will go. Oh, okay. It's just you need to just speed it up and that's it. Yeah. Okay, so you have to drive a little faster. There is some accident on your team or not? Yeah, we have one. Yeah. One? Yeah, one. It's crashed? Yeah, it's a crash. So this afternoon we had one. We were standing at the gas station. And there was a car coming, and it hit one of our cars. And that car is totaled, so it's not driving anymore. But the drivers are okay, they went to the hospital and everything's okay. Oh, that's sad. Yeah, that's really sad. Yeah. It's not on the road, but in the fuel station. It's just after it left the fuel station and it hit it. So things happen. We heard it brake, and it was a big brake sound like. And then it hit it. So okay. It's a C-type. C-type. C-type racing. Yeah, C-type head, yeah. Okay. Yeah, which won the Le Mans. Le Mans as well? Yeah. Okay. Actually, I have an old BMW home in Norway,
3.8 engine, but I was not admitted because I had a wrong gearbox and things like that. and this car I've had since I was 19. Always dreamed about Mille Miglia. So it's your first time? First time. So I ended up buying this car, taking my son in the Ferrari. In the Ferrari. Not bad. To support me. You compete to each other. Man tāds sajūta, kas būtu bijis, zini, vīna kursos, tagad atšķirt korķi no korķa, sarkano no baltā. Jo agrāk man likās, veca mašīna labi, ka kārtīgi nokrāsot. Bet īstenībā tā vecā mašīna vislabākā, ka viņas nav aizticis. Tā kā vislabākā restaurācija ir nerestaurēt. Un tā mašīna tāda patina, ka viņas ir bišķi kā reļļiņi, bišķi kā apskrāpēts. Neviena nespīd, neviena nav jauni ādas beņķis. Man te pārējie smietos, tā kā ar to jauniem ādas beņķiem. Mašīna būtu vecai, bet tādai, kur var gāzt. Nu, jauka, īsāk sakot. Bet, zinu, ko es satiku pa ceļam, bija viens unikāls autiņš ar nosaukumu Bandini. Un tā kā es pieeju klāt pie tās tantes, un visi, kas nāca klāt, un visiem bija jautājums, kas tā mašīna? Viens tādu nav redzējis. Vispār es tādu nav redzējis, un tāds ir kaut kāds 20 vispār visā pasaulē. Un interesantākais tas, ka šī Bandini autiņš ir kaut kad piedalījies Mille Miglia. Un sienā šo dāmu un šo autiņu pārķēra tas mazdēls, kurš to autiņu bija tā ģimene bija taisījusi, un tā firma, kas ir Bandini. Un viņi bija sagaidījuši viņus tajā laukumā sienā un uzdāvinājuši viņiem tādu goda rakstu, kā pateicības rakstu par to, ka paldies, ka jūs piedalāties, un viņi ir unikāli ar to un bilde, kur tas vecais Bandini vēl sēž tajā mašīnā. Es nezinu, vai tieši tajā, un es tev pilnīgi piekrītu, ka tie autiņi visi ir bišķiņās tādi apčikāti, salons nav perfekts. Jebkuram, ko atais vaļā durvis, nu tur ir putekļeļa, mazliet padilusi āda. Un tā vērtība, man liekas, ir stipri lielāka. Jā, man liekas, ka nav tiešām jāmāk saglabāt to ādu, tā kā ir nevis uzšūt jaunu, tas vairs nav vērts. Man viens vīrs stāstīja sen apkārt tādu stāstu par tam radiatoru, tiem korķīšiem, tiem meskat, kas saucās. Kad 2 gados katram bija korķītis savs, pasūtīja pie māksliniekiem. Tā kā Picasso pasūtīja, uztaisīja to skulptūriņu. Un tas vīrs to savu kolekciju tiem meskatiem stāv kādā veco ātiņu izstādē, un pēkšņi pienāk viens kaut kāds cilvēks, un tā, ka žogu saļā un stāv un skatās un neko nesaka. Un viņš pilnīgi šokēts. Viņš mēs, kas ir, ko tu skaties? Viņš attaisa kreklu, un viņam tetovējums ir tieši tāds zīmējums, kāds ir uz tā skulptūriņas. Viņš saka, tas ir mūsu ģimenes ģērbonis, tāds zīme, un man viņa bērnībā ietetovēja, un es nezināju, ka ir bijis tāds uz mašīnas. Viņš ir, viens kārbīs, bērnībā uzsit tev tetovējumu. Kāpēc tajā ciltī? Tas ir bijis cieti. Un viņš tagad ierauga, ka tas ir bijis kolekcijā, ka tā viņiem ir ģimenē bijusi smalka mašīna. Un tāds stāsts. Ļoti labs stāsts. Which is the expensivest car in your team? I don't really know. I think it should be like... I'm not sure, but maybe like 3 million or something, or like 3 million, one car. Yeah. Okay. Yeah. But it's not the expensivest car in our Mille Miglia. No, for sure not. For sure not. No, because we were talking in the beginning, and then one guy told me there's some cars. It's around like a 20 or more million euros. Yeah, for sure, no problem. Yeah. And when you see them driving, some have dents and some are making noise, but people just keep driving because they want to finish the Yeah, for sure. Yeah. How expensive is your car? How do you think? It's maybe you know very well. This car, if it were to sell today, would probably sell somewhere in the neighborhood of 350,000. Okay. Maybe more. Maybe a little bit more because it's an alloy car, so it's as they say here, aluminium. Yeah. So it's built for speed and racing. It's they see the windshield. You can look at these other cars. That has Brooklyn's. These are Brooklyn's windshields, but if you look at that Jag up there, it's got a full windshield. Yeah. This car was built to race. And when Jaguar manufactured them, they built a select few out of aluminium, but they found that they were too expensive to do it that way, so they went to steel. But it's an amazing car. Tired? Yes, a little bit. I'm more excited. Happy. It's mean happy. Happy and excited. Yes. Okay, great. The 15th place. That's actually like a really good. Yeah. We made last year. We made 18, so better than last year, and the past one also we got 11th. So
Yes, good position. You are really good. Yeah. And you drive alone or with your husband or with your father? Brother. Brother. Yes. Okay, you are really He's the great. driver. I'm the co-driver. Okay. And he's the driver. But sometimes he are allowed to drive? No, of course. No. Never. Never. I ask him a lot of times, but never. But he never. No. Feeling is good when you end up here in Brescia with only the rear brakes left. They did manage. Going downhill was a bit tricky. But, we're very proud we made it. And the car, of course, besides its beauty, it made us safe, kept us safe here all the way to Brescia, and we, as they say, over the moon. Okay. Very happy. Autoblade was a very small factory, and they made very nice cars, but they wanted to make themselves a little bit more famous. So two mechanics were told, what you can do is make a prototype. It's not officially prototype. They wanted especially for the Mille Miglia. They want to make a race car. And they finished up with this Renault engine 750, and of course they thought in those days, no, we don't need drag, we need lift. The more lift you got, the better you get. So 1954 it didn't finish, 55 it did finish. It's the best starting number, of course. And for us, for little French guys, it was very good. For little French guys. For you, French guys. It was a very small roof altogether. It would have been driving like this. Something like that, yeah. Okay, so now we can sit open and wide and everything. It's only 400 kilos. You know, Ferrari, who will go past us in a straight line. If you get all the roundabouts, you are the one. We win. Okay. You are the winner. Yeah. And how is the feeling? We still have to realize it actually, but yeah, it's just really a long race and really a lot of effort. I totally agree. It's just. But you feel okay? You reach your target? Yeah. In this year, it's done. What is the next year? The next year we will see. Nu ko, 2200 km reiz muguras, būtībā uz šitā globusa neko dullāku ar vecām mašīnām ieraudzīt nevar. Es teicu jau otro reizi, bet tu biji pirmo reizi. Kā tev tā sajūta, ka tagad tas ir vienreiz redzēts patiešām? Zini, kā ir, patiesībā jau tā sajūta ir pavisam savādāk. Jo tad, kad mēs bijām braucienā uz tejienu un redzējām vispār sākumu, likās tāda bagātnieku baigā izklaide, visi tur atbraukuši izrādīties, parādīt, ko nu māk un kas nu kuram ir. Patiesībā, braucot viņiem līdzi, vecīt, es esmu piekusis ļoti, iedomājos, kā ir viņiem. Viņiem tas nekas tur īsti nestūr. Stūris pasmanētāji nav, bremžu pasmanēs drīzāk arī, ka nav? Nav, nekas nav. Autiņi ir ļoti dārgi. Cik mēs te parunājam, aprasījām tos cilvēkus, tur ir pilnīgs āra. Es pat nezinu, cik kopā sanāk. Cik bija 400 mašīnas? Labi, viss nemaksā miljonu, bet mēs pieņemsim vidējais miljons. Pusmiljards brauc pa ceļu vecu benzīnu. Vecs benzīnu un smird vienkārši šausmīgi. Paldies Dievam, kāds ir izdomājis uzlikt tiem autiņiem tos filtrus tomēr. Klausies, bet tas nozīmē, ka tie cilvēki ir ļoti fiziski arī attīstīti. Viņi spēj stūrēt 2200 km 5 dienas no vietas mašīnu bez stūres pasmanētāji, spaidīt bremzes un rēķināt reizē visas tās leģendas vidējos ātrums, turēt gan galvu, gan rokas, gan kājas. Ik pa laikam, kā mēs redzējām, kāds palicis bija viens, laikam kāds tam izturēs. Aizgājis mājā dzert vīnu. Vai nu bija sastrīdējušies? Tas arī nav neiespējami. Jā, kaut kas tur bija, jo sākumā viss bija pa diviem, beigās jau tur bija daži pa vienam. Īstenībā bija vajadzīga baigā, un es esmu pārsteigts par tiem veciem vīriem. Mēs satikām daudz vecas vīrus, kur tiešām sēž. Jaunieši bija maz? Jā, bija viens čalis, kuram bija 20 gadi, cik viņiem tur bija. Bet īstenībā vajag būt baigai īstenībai un uzmanībai un visam pārējiem. Es nezinu, vai es varētu. Tu varētu? Es nezinu, vai es gribētu. Tas man ir smags darbs, 5 dienas no vietas, kur jāmaksā tā piedalīšanās maksa, jānopēr tā mašīna, kas maksā miljonu, vēl mazliet nevajag viņu arī baigi nošķilt, vajag vēl pierunāt otru stulbeni, kur sēž blakām un spēj tās pogas. Tas šausmīgi grūti ir. Jā, bet cilvēki bija īstenībā, tas nav viegli, es tev piekrītu. Ņemot vērā tavu slinkumu, es domāju, ka tev būtu vēl grūtāk. Bet tev nav tā, ka varētu atrast kādu čomi. Nē, bet tu negribētu braukt tajā, aiznākamā, mēģināt piedalīties? Nē, es nezinu. Es varētu piesaistīt kādam blakām, kāds bija mērķis, neizdevās, diemžēl. Tā pasarēt, bet ne visas dienas. Cik bija 5 dienas bija kopā, es negribētu 5 dienas braukt ar smirdīgā mašīnā. Būtībā visu dienu tev ir saules dūriens, un tā kā brauciens beidzās vēl naktī, tu beigās tur vēl nosausta to saules dūrienu galvā. Jā, un tam visam vēl klāt, pirmajā dienā bija lietus gāziens vēl bija, tā kā viņi vēl bija visi cauri slapie, lai gan čaļi teica, kuriem bija tas lodziņš kaut kāds priekšā jāātri brauc, tad lietas baigi netraucējot. Tā kā jums arī ienāk prātā, ka kādreiz atbraukt uz Itāliju uz Miļļa ralliju, tad padomājiet tieši, pēc 3 gadiem būs 100 gadi, būs vēl nopietnāks pasākums. Līdz tam jūs nevarat sakrāt naudiņu vai varbūt pat nopirkt mašīnu.